ilgšas cīņas. Tā varētu nodēvēt šīs dienas Latvijas hokeja līgas mači, jo savā starpā tiksies turnīra tabulas līderi Hokeja klubs Zemgala LPTU pret nesamierināmiem pretiniekiem Hokeja klubu Kurbats. Mums neizaugs tikmēr Ikīvos ieslo pretinieku aizsardzības zonā arī izdara pirmo metienu. Vēlreiz metiens fantastiski vārtos darbojās Bajeruns Galejs. Viens no tādiem pirmiem bīstamiem momentiem tieši pie Zemgalas sargātajiem vārtiem. Ozoličiem tienā pret Karsumu izdodas. Vienu ar Karsums Upienā mēģina izdarīt metienu. Un vēl viens noraidījums laikam Hokeja klubam Kurbats. Spēlējas vārtiem Strādnieks, spēlē poriem, zilās līnijas poreiz. Tālāk Karsum, spēcīgs metiens Karsum izpildījumā un Mārtiņš Karsums numur 15 atklāja spēles rezultātu, kad ir nospēlēts gan 6 minūtes. Pirmais pie rīpas ir Pognans Panasenko. Mielērs, atvēl Homikau metiens vārtiem Argīto Milbergs. Iegalā ar šo metienu, bet tur jau liela burzma un arī no spēlētājiem tiek uzgrūsts virsū Argīto Milbergam. Tiesneša atļauj spēlēt partners no Vudkevičs. Izdara metienu vēl viena situācija. Svaigās stāvoties laukumā. Novikovam labi iespēja pasvērst priekš. Un fantastiski vārtos darbojas Marijus Bajeruns Galejs. Šoreiz apzogot 10 sekundes līdz kāds kā vairākuma beigām. Cīnskis labs spēles jāgaldniek un Mārtiņš Karsums ir neapturams vārtu priekšā un 2-0, kad vēl jāspēlē 5 minūtes, 55 sekundes un 7 sekundes bija jātukuši vēl skāds kā vairākumā. Un tik Vicīnskim 2 rezultīvas piespēles. Vēl vien bīstam situācija vārtu priekšā un fantastiski vārtos turpina darboties Marijus Bajeruns Galejs. Ikīmovs lielā ātrumā steidz pēc rips izdodas. Ikīmova rips sagloda. Ikīmovs pats izdara metienu. Vārtos darbojas Bajeruns Galejs. Aizsardzībā darbojās Zemgales aizsargi. Nokovs metiens vārtī. Tāpat kā iepriekšējā spēlē, arī šajā spēlē Aleksandrs Nokovs atzīmējas ar vārtu guvu un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Daniels Andersons mēģināja izdarīt metienu. Ocinieks spēcīgs metiens Kristiņa izpildījumā. Un kas par vārtu guvu? Kristaps Kristiņš. Uzsavs Krūmiņš. Uz saviem vārtiem Galkins. Metiens vārtiem vārtī. Vēl viens bijušais Zemgales spēlētājs, kurš sūta sveicienus savai bijušajai komandai. Pirkits atrodas ledus. Vien pieceļās. Jurčenko, metiens uz vārtiem bīstam situāciju. Galvenieks sargā to vārtu priekšā un tikai tagad atskan Svilpe. Kristapam Roķim būs jādodās uz noraidīto soliņa. Komandas saistīt cīņu trešajā, kas arī solās būt gan aizrauč, bet Robertam Ikīvovam ir iespēja. Tiesneša atļauj spēlēt, pārkāpums nav. Bīriņš. Iespēja Kurbam, Bīriņš no aizvārds mēģina pārspēt un ripa vārtos. Matīsam Bīriņam izdodās iziznāt rezultātu un hokejistiem labi iespēja, lai turpinātu mazo uzvaru sēriju. Cits piespēl Krūmiņa izpildījumā. Reikiņš mēģina iegūt ripu. Visam situāciju, metiens vārtiem vārtī. Jākabam Siliņam izdodās pirmoreiz šajā spēlē vadībā izvirzīt Hokeja klubu Kurbats komandu. Un tādā augsta duša Hokeja klubam Zemgala LPTU. Vicīnskis. No pirmā maiņa Zemgalē laukumā Karsums. Labi saspēlējās. Sagla ripu. Karsums. Visam situāciju vārtu priekšā. Metiens vārtī! Gatīs Gricīnskis izlīdzina rezultātu. Tad vēl kā vairākumā bija jāspēlē 44 sekundes. Spēku paņēmiens Līvšīts izpildījumā. Tiesneša atļauj spēlēt, pārkāpums nav. Vēl ir bīstam situāciju un ripa joprojām nav piespiež tikai tagad. Bajeruns Galejs arī piespiež un arī āsumi pie Zemgales sargātajiem vārtiem. 6 minūtes 58 sekundes vēl. 3 līdz beigām. Strādnieks, paspieturība, labi iespēja Strādniekam metiens vārtī! Kevins Strādnieks atkal izir savu komandu vadībā, kad vēl jāspēlē 6 minūtes 5 sekundes un atkal eiforija Jaunavas ledus hallē. Vudkevičs. Paspieturība. Labi, mēģināja atspēlēt vārtu priekšā. Nežēl neviens no Zemgales hokejistiem vārtu priekšā neatradās. Ikīmovs.
metiens pārvārti. Pēdējā minūte sāksies šajā spēlē. Galkins ies no pretinieka aizsardzības zona metiens un Galkins no tāls distants izdarīja metienu. Zemgala cīnīs par ripu un izdodās. Danielam Andersonam izdarīja ripu ārā no savas aizsardzības zonas, bet pastēja. Pēdējā brīdī Galkins saglāb savu komandu no vārtu zaudējuma. Īstos Gracīnskim vinēt iemetienu, pieturēt ripa un citējot Latvijas hokeja leģendu Gunāru Jākapsonu spēlē galā. Kas par aizdevuši spēlām, divu komandu izpildībā.